Štruntīgi sanāca. Šāds virsraksts bija ziņai par, kas notiek Latvijā raidījumu, kur tika diskutēts par veselības jomu un par veselības arotbiedrības izteikto pieprasījumu veselības ministram doties demisijā. Neskatoties uz to, ka ārējais parāds mums pieaug, Latvijas valdība mums visiem publiski saka, mēs to ieguldam labklājībā, veselībā. Rezultātā finansējums veselībai nepieaug. Ja 22. gadā parāds bija 16 miljardi eiro, tad 28. gadā tas jau būs 28 miljardi eiro. Un iztērējuši to nebūtne būtiskākajās jomās. Tā būs milzīga problēma. Kā aizsardzības, tā arī ekonomiskam potenciālam Latvijā. Jo neviens šeit neinvestēs, ja nebūs pārliecība, ka veselības sistēma ir tāda, kas var kvalitīvi nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu cilvēkiem. Hosams Abumeri ir viens no vienotības līderiem. Nav izdevies panākt pilnīgi neko. Un, ja ņem vērā inflāciju, naudas ir palicis ievērojami mazāk.